Vēl kas interesanti, vai citiem tas ir interesanti vai nav, bet man no mazotnes patika klausīties, ko veci cilvēki runā. Es savu bērnību atceros no 5 gadiem. Jau sāku atcerēties no 5 gadiem. Un vienmēr es esmu sēdējis un klausījies tur, kur vecie kaut ko sprieda, vai tā sievas vai veči bija, un man tas ir viss palicis atmiņā. Varbūt tāpēc es arī esmu orientēts uz to folkloru, ka man tas jau mazotnes kaut kādā veidā ir pielipis. Un, ja tagad es tiekos ar bērniem skolā, es vienmēr uz šito momentu uzsveru, ka nevajag noliegt to, ko saka iepriekšējās paaudzes. Varbūt viņi nepareizi runā pēc jūsu vai mūsu uztveres, bet viņi savu laiku runā, par savu laiku stāsta, un tas kādreiz nodara kaut kur. Tas dzīvē kaut kur nodara. Jā, tas paliek saglabāts, atmiņā paliek. A to savas motas dzīsmi? Esi? Kuru? Kuru? Pīcu broļu mosa bija. Nē, Kīra trīs pantiņo, 4 cik tādi. Labi. Cilku vai kīrasties ar mani? Cilku vai kīrasties ar mani? Otīlijas upe, dzimusi Bondare, 1939. gads. Iedzītos, jai vienīgai formantotos divas dzīsmes, munas motes dzīsmi ir sava tāva dzīsmi. Pīcu broļu mosa beju, pīcu broļu mosa beju, pīcom palom brončošiu, pīcom palom brončošiu. Kā es goju pa pagelmu, Vilnis tā pakaļā, Vilnis tā pakaļā. Cauri goju broļa sātu, cauri svaiņa uztabiņ, cauri svaiņa uztabiņ. Svaiņam bija borgi suņi, broļam borgolei gaviņ. Broļam borgolei gaviņ. Ceuka na maršine, boliņi tovalei gaviņ. Boliņi tovalei gaviņ. Cauri goja narunova, ko ceuciņa rukšinov. Ko ceuciņa rukšinov. Ja vienīgai formantotos divas dzīsmes, munas motes dzīsmi ir sava tāva dzīsmi. Padzīdami mēs mosiņas, cikam vīna puliciņa. Oja, padzīdami mēs mosiņas, cikam vīna puliciņa. 2000 kuris citu godi, 2000 kuris citu godi, kur mēs kurā dzīdosim. Oja, 2000 kuris citu godi, kur mēs kurā dzīdosim. Cita tautu rūciņosi, cita smilšu kalniņā. Oja, cita tautu rūciņosi, cita smilšu kalniņā. Kurā tā
tautu rūceņosi, kura tautu rūceņosi, tu par godi redzēsim. Oja, 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 kura tautu rūceņu, tu par godi redzēsim. Kuras milšu kalniņā, kuras milšu kalniņā, tos mūžami naredzēt. Oja, 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 kuras milšu kalniņā, tos mūžami naredzēt. Tu otri sacīja, tavs spēļojas kūkles iz Idova. Jā. Spēļojas kūkles iz Idova. Pīmeni, cik tai kūklē bez teigo? Oi, to es gan Napīmeni. nezinu. To es gan nezinu. Nā, es tu kūkli atceros, bet es nezinu, ko eti. Jā, bija daudz iztīgu. Daudz, jā. Jā. I tavs jau spēļoja citas melodijas? Spēļoja, jā, tos uzsadas todas, tautas dzīsmēs, Tautas todas dzīsmēs, dzāro dzīsmēs, uzsadas todas. Jā. Noklausoties vienas sievas dziedājumu, varbūt nofiksēsim tikai vienu momentu, kurš nekur nav fiksēts, bet tā ir bagātība. Tā jau ir bagātība. Ja, piemēram, pierakstos tautas dziesmās raksta vienai četrindei pa 12, pa 15, nedaudz tikai izmaiņās vārdi vai domā, un viņu fiksē. Tas pats arī ar balsi, ar melodijām būtu jādara. Kad dzīdami mēs mosiņas cikam vīna pulciņai, cikam vīna pulciņai. Dučām par to, kā redzi teikam, to zaudīja vēl labi. Labi, nemet ļaunāku meitās pašpieklā, bet jūs jau labi dzīdos jau labāk. Paldies, uz labu, uz redzēšanu. Mūsu labu paldies jūs. Mūsu labu. Otīlijā mani interesē vairāk nekā pašas dziedājums, bet tas, ka viņa atceras, ka viņas tēvs dziedāja, ka krustmāte dziedāja. Tad viņa centās, tad viņa bērns vēl bijusi, ka viņa dzirdēja, ka viņai tēvs dziedājis un ka krustmāte dziedājis. Tātad viņa jau tagad būdamā viņu vecumā, 60 pāri gadu, mēģināja
atcerēties un nodziedāt to tautas dziesmu, kurā skanēja pirms 50-60 gadiem. Tas mani pie viņas vairāk interesē, pētīgais. Jo tagad viņai bija tas vecums, kad viņa varēja to balsu reproducēt, atdarināt. Bet tā, ka viņa sāka ansambli dziedāt, viņa bija jaunā. Viņa to balsi nevarēja nodziedāt. Un es tāpēc es vēl nezināju, ka viņa zina savā tēva tautas dziesmu. Tagad uzzināju, domāju, jāieraksta obligāti. Redziet, kāpēc es ar šo darbu sāku darboties un mēģinu darboties tālāk. Ka šī tradicionālās kultūras saglabāšana, pārmantošana, tā vairs it kā nav kopējā visā tautā, bet atsevišķos dažos vai daudzos, kā misijas apziņā. Un es uzskatu, ka tā ir mana misijas apziņa, ka es apzinājos, ka tā tradīcija, kuru uzturēja mana māte un tēvs, kuri dziedāja un zināja tradīcijas, ka man tās ir, es esmu kaut cik pārmantojis, man tās ir jāsaglabā, jānodot saviem bērniem, lai bērni nodotu mazbērniem un jānodot tām ģimenēm, kur jau nav, kas viņiem nodot šos mantojumu. Tāpēc toreiz visā republikā, visā Latvijā dibinājas tie etnogrāfiski ansambļi un valkros kopās, un laikam šobrīd turpinās. Kā tagad es uzskatu, ka tieši šo ansambļu un kopu misija ir saglabāt, pārmantot, lai patiešām vēlāk nebūtu jālasa pa notīm un jāiedomājās, kā tas bija. Jo cits vairs nesaglabās, tikai ansambļi un kopas. Jo tā urbanizācija, tā globalizācija tomēr to mūsu tautisko noēdnost. Ja padomju Saeimas laikā tā krievu kultūra, padomiskā kultūra kaut kā vairāk griezās, stāvēja pretnostatījumā, jo viņi redz aizliedza reliģiju, viņi kaut kā popularizēja vai skaļos saukļos teica par tautu draudzību un tautu tradicionālu attīstību. Bet tas kaut kā nesapasēja ar būtisko, ar iekšējo mūsu tautai. Bet tagad es eiropeiskais, amerikāniskais kaut kā pielīp. Vai tāpēc, ka viņa reliģiju nenoliedz, vai tāpēc, ka nevaru saprast, bet tas patīk. Vai tas ir jaunības tāds, katrās paaudzēs jaunības tāds uzskats, ka tas viss jaunais ir jāpieņem, bet šoreiz tā jaunā pieņemšana patiešām noliec veco. Un kāpēc noliec? Tāpēc, ka es runāšu par latviešu tautu, ka latviešu tauta ir tik tālu urbanizējusies, ka laukos ir palicis ļoti maz, un tas mazskaitīgais lauku slānis, lauku cilvēku slānis, kurš uzturēja to tradicionālo, viņš nespēs to vairs uzturēt.